Pretēji pārējiem runātājiem šajā konferencē šī ir mana pirmā reize, kad esmu šeit. Es pateicos par šo īpašo iespēju šādā īpaši skaistā vietā. Un par ko tad mēs šobrīd runāsim? Es gribēju pastāstīt arī par iepriekšējām prezentācijām, kāda ir kārta šai prezentācijai, bet nākamajās 25 minūtēs mēs galvenokārt skatīsimies uz neseno apelācijas padomju judikatūru un sākotnēji vācot idejas prezentācijām. Es tā kā domāju, ka es runāšu vairāk par kopējiem apelācijas padomju un arī tehnisko padomju nolēmumiem. Tātad paplašinātā padome neveic nekādas tehniskās lietas, viņi ir atbild pēc būtības par likuma lietām. Un pēdējo 3 mēnešu laikā viņiem ir bijusi tik daudz darba, ka viņiem būs monopola tiesības. Bet mēs par tehniskām lietām runāsim vairāk manā otrajā prezentācijā. Tātad pirmajā prezentācijā es to esmu sastrukturizējis par 3 pīlāros. Sākotnēji mēs skatīsimies uz G123, tas ir spriedums, kas ir pārveidojis mūsu izpratni par to, kas ir bijis iepriekš pastāvoša māksla. G124 runā vairāk kārt par to, kā sastādīt prasības. Un visbeidzot mēs runāsim par ļoti svarīgu lietu, proti atsauce uz paplašināto padomi, apraksta pielāgošana G125. Un beigu galā pēc manas prezentācijas es ceru, ka jums būs lielāka izpratne par šo tiesisko satvaru, ko veido šie lēmumi. Bet tas, ko es stāstīšu, ir mans personīgais viedoklis. Tas nenozīmē, ka visi padomes locekļi un padomju locekļi man piekritīs. Nu, sāksim tātad ar pirmo pīlāru, iepriekš pastāvējusi māksla. Un šis spriedums runā par to, kā mēs vispār uztveram iepriekš pastāvošu mākslu dažādiem produktiem. Un galvenais vēstījums, lai tiktu uzskatīts, ka produkts ir iepriekš pastāvoša māksla, ir nevis ražošana, bet pieejamība. Ja tas ir publisks, tad tā ir iepriekš pastāvoša māksla. Un tagad runāsim smalkāk, ko tad tas praksē nozīmē. Lai to saprastu un to, cik svarīgi ir šī pāreja, par ko runā G123, es domāju, mums jāapskatās uz iepriekšējo ietvaru, ko pārvaldīja princips, kas tika noteikts ar G192 nolēmumu. Vairākas 10 gadus tika teikts, ka produkts var uzskatīts par iepriekš pastāvējušu mākslu, ja to var analizēt un reproducēt, jeb pavairot. Tātad analizēt un pavairot. Un šī pavairošanas prasība ir nodrošina tādu kā tiesisko vairogu, un to var traktēt kā tiesisku fikciju. Ja to var nopirkt tirgū, tad tā nav iepriekšēja māksla, ja to ko aizsargā slepenība. Un tas ir novedis pie tādas neizpratnes un tiesiskas neizpratnes un pretrunīgiem lēmumiem. Un ir tiks teikts, ka ir viss produkts, ja produkta sadaļa ir iepriekš pastāvējusi māksla vai tās komponentes. G92 paplašinātā padome kā to salika pa plauktiņiem, ņemot iepriekšējo un runāja arī par tādu kā abstrakciju, jeb paplašinātā padome
sākotnēji iezīmēja, ka pastāv tāda problēma kā bezgalīgs regress. Ja ikvienu produktu var pavairot no esošajiem materiāliem, un tie esošie materiāli arī var tikt pavairoti, tad to var darīt bezgalīgi. Un visbeidzot, tas noved pie pamata elementiem, piemēram, jēlnaftu vai dabas elementiem, kas ir dabā, un to nevar radīt mākslīgi no jauna. Un tas nozīmē, ja šie nepavairojamie materiāli nav iepriekš pastāvoša māksla, tad to, ja kaut kas ir ražots no šiem materiāliem, tad tā arī nav iepriekš pastāvējusi māksla, bet paplašinātā padome runāja par tehnisko realitāti. Ir jārunā par publiski pieejamiem produktiem, lai vai no kā tie būtu gatavoti. Un tas pamatojums paplašinātai padomē lika nākt klajā ar jaunu standartu, un kā to varat redzēt no šī pirmā teikuma, tātad publiska pieejamība ir lemjošais, noteicošais faktors. Produktu nevar izņemt no mākslas tvēruma tikai tāpēc vien, ka to var reproducēt vai pavainot. Šīs pavairošanas prasībai tā tiek atmesta, kā to iepriekš noteica 192. Tas nozīmē inovatoriem, ka jums ir sākumā jāiesniedz pieteikums par preču zīmi, pirms jūs sākat kaut ko pārdot. Jo iepriekšējais pieņēmums vai definīcija vairs nav patiesa. Un tas tiesiskais jautājums, kas tad ir iepriekš esoša māksla, it kā ir atbildēts, bet praktiskais izaicinājums paliek. Tā tad ir nepieciešams pierādīt, pierādīšanas nasta, un paplašinātā padome ļoti skaidri norādīja, ka, ja kāds grib pierādīt savu lietu, tad viņiem ir jāuzņemās pierādījumu sloks. Ko tas nozīmē? Sākotnēji jauninājumiem, tātad iepriekšējais tiesiskais vairogs vairs nepastāv, un ir jāpierāda, vai šis produkts ir identisks sākotnējam uz to, uz ko ir atsauce. Un tas, protams, ir sarežģīti. Tātad šī pierādīšana var būt dārga, tam būtu nepieciešama dārga analīze, un ir nepieciešams nākt klajā ar pierādījumiem, jo uz prasītāju gulstās pierādījumu sloks. Savukārt 9.3 runā arī par vēl papildus lietām. Pirmām kārtām paskatīsimies ar inovatīvo vai izgudrojuma soli. Tātad attiecīgā lieta ir iepriekš pastāvējusi māksla, bet paņemam 3 soļu to pārbaudi. Tas nav kaut kas automātisks. Piemēram, ķīmijas rūpniecības gadījumā, piemēram, nezināmas sintēzes zāļu gadījumā, te mēs nevaram nākt klajā ar vispār pieņemtu tādu pārbaudi. Tur ir jāpiemēro pārbauda katrā gadījumā atsevišķi. Tad ir jāskatās uz citiem principiem, piemēram, pants 52.2. Atklājumi, ja atklājumi jaunu esošā produkta šķautņu atklāšana, piemēram, produkta kristalizēšanās, kas iepriekš nebija zināma, vai kā savādāk, kā arī 83. pāns pietiekamība. Tur spriedums atsaucās šo patenta, patent bargain. Tas
nesamazina slogu pietiekamībai attiecībā uz pierādījumu, ja jūsu izgudrojums vienkārši ir kaut kā pārkārtošana. Piemēram, es pie tā vēl atgriezīšos, piemēram, dzirdes aparāts. Iepriekš šī dzirdes aparāta antena bija kā brīvstāvošs elements, un tagad to iestrādāja iekšā. Esošie komponenti vienkārši tika pārvietoti, un ja jūsu prasība attiecās uz jauno produktu, tad jums ir jāpierāda, ka šī antenas pārvietošana ir pietiekams jauninājums. Šeit savukārt ir apkopojums par 9.1.2.3. Tātad jaunais standarts ir publiska pieejamība, nevis pavērošana, tas ir noteicošais faktors. Savukārt īpašniekiem iepriekšējais tiesiskais vairogs nepastāv, pastāv sastāva pierādīšana. Un savukārt atbildētājiem ir jānāk klajā ar atbildētājiem jānāk klajā ar pietiekamu pierādījumu. Tātad pierādījuma nasta guļās uz atbildētāju. G124. Šeit runa ir par prasības saturu, prasības veidošanu. Kā tad mēs izprotam prasību? Lēmums attiecībā uz G124 ir visīsākais visā vēsturē. Tajā ir tikai 9 lapas puses, tā kā to varat izlasīt. Un tam ir tāda harmonizēta pieeja, kā veidot patenta prasības. Un tas patiešām harmonizē mūsu izpratni par lietas būtības izklāstu. Pirmām kārtām tātad ir šī praktiskā problēma. Prasībā bija runa par veipu jeb smēķējamo ierīču karsējamās plāksnes izvietojumu. Tātad šajā prasībā tika atzīts, ka tās ir jauninājums, ka tā ir novitāte, bet bija arī plašāka definīcija. Jo, ja tiek izmantota plašāka definīcija, tad šeit nevar saskatīt inovāciju tik ļoti labi, bet tiesiskai noteiktībai paplašinātā padome to nodrošina, vismaz es tā ceru, ar lūk šādu aprakstu. Ka aprakstam un arī rasējumiem vienmēr jābūt interpretētiem balstoties uz kvalificētas konsultanta padomu. Tā kā ir jāpieaicina eksperts. Un tas ir kā pieliek punktu prasībām vakumā. Mēs vairāk nerunājam par prasību kā tādu, bet tās jāskata kontekstā, skatoties uz izskaidrojumu. Bet šeit īstenībā ir arī politisks jautājums. Paplašinātā padome runā par interpretāciju, kura ir radusies no konsultācijām ar ekspertu. Nevis vienkārši eksperta atzinums, bet interpretācija balstoties uz konsultanta atzinumu. Tātad nāk klajā konsultants ar kaut kādu savu atzinumu, bet pēc tam to var interpretēt. Un kā varat lasīt no šī lēmuma, ka galvenais vadošais spēks ir tāda kā viedokļa harmonizācija, kā arī Nacionālo tiesu un patentu valžu nolēmumi, jeb iepriekšēja judikatūra. Kāpēc šis lēmums ir
tik svarīgs, tāpēc, ka patentējamība tieši no tā arī izriet. Paskatīsimies uz divām prasībām attiecībā uz prasību pieteikumiem. Un paskatīsimies precīzi uz pantiem. Tātad termins izgudrojums, tātad pieteiktais izgudrojums ir tieši pieteiktais izgudrojums, bet savukārt pietiekamībai te atsauce atkal ir nevis tikai uz izgudrojumu, bet pieteikto izgudrojumu. Un tad jautājums ir, kas ir pieteikts? Pieteikumā mēs runājam ne jau par formalitāti, bet kaut ko, kas ir pilnīgi nepieciešams prasībā, proti pieteiktais izgudrojums, jeb atklājums. Tātad nākamais solis ir tādas problēmas risinošā pieeja. Tiek salīdzināts izgudrojums ar tuvāko esošo mākslu. Tātad inovatīvais, jeb izgudrojums solis, kāds ir bijis tas tehniskais vai kāds cits risinājums, lai panāktu izgudrojumu. Tādējādi mēs nonākam pie problēmas risinājuma. Otrajā prezentācijā es vairāk runāšu tieši par prasību formulēšanu. Tieši tāpat tas pats attiecās uz pietiekamību. 83. pants norāda, ka ir nepieciešama izpēte, ko veica prasmīga persona, te ir runāts vai, varētu teikt, eksperts. Mēs varētu teikt, ka tā plašāka prasības interpretācija ir saistīta ar plašāku patenta turētāja paskaidrojumu kopumu un pierādījumu slogu, bet te ir vērts atcerēties, ka dažas padomes it kā no tā atkāpjas un to neievēro. Te ir vēl viena tēma, par ko es runāšu otrajā prezentācijā, bet šeit es gribu izmantot šo iespēju un jau par to parunāt, kā iesildoties. Un es gribu pastāstīt par vienu no slaidiem, ko parādīšu iepriekš, bet šis slaids izriet no novērojuma starp 83. pantu, proti par prasību, nevis to, kas tiek panākts ar patentu, bet to, kas ir uzrakstīts prasībā. Es vienmēr par to runāju, kā prasība centrēta pieeja. Un šī prasībā centrēta pieeja ir divas brīvības, ir divi plusi, un par to es gribu šajā slaidā runāt. Mēs par to otrā prezentācijā vairāk runāsim. Bet šie koncepti jau ir te. Tātad pirmais plus ir tas, ko es jau uzsvēru iepriekš, cik plaši vai šauri jūs interpretējat prasību, kāds ir formulējums un kā jūs to aprakstat, lai noteiktu tās izgudrojuma, jeb atklājuma robežas. Otrais ir šis koncepts par visā prasības tvērumā atklāto informāciju. Sākotnēji to vairāk attīstīja un izmantoja apelācijas padomes, kas bija saistīts ar ķīmijas rūpniecību. Viņi izmantoja dažādu citu atzītu ekspertu informāciju vai atzinumus, bet tagad ir arī alternatīvas iespējas. Un to izmanto apelācijās par, piemēram, dažādu mehānismu padomēs, kas izskata jautājumus. Un to var īstenībā izmantot par vienas, nevis pilna spektra pieeju prasībām, ka, piemēram, var atrast vienu noteicošo elementu attiecībajam izgudrojumam. Tas gan nav nekas jauns, bet to vienveidīgi nepiemēro visās apelācijas padomēs. Un
judikatūrā tas gan viens, gan otrs bieži ir sastopams. Un manā otrā prezentācijā es par to vairāk runāšu, par to vienveidīgo pieeju vai tādā konsekvento pieeju visā prasībā. Nu, tagad jau turpinot arī tālāk, es vēlējos parādīt jums, kā šis jaunais mandāts no G1, 2, 4 praksē tiek piemērots, un es parādīšu divus lēmumus, kas ilustrē dažādas situācijas, ko tas nozīmē konsultēties ar aprakstu. Pirmais, T1561 no 23. gada, kur prasītājs teica, ka prasībā paustie termini ir jāinterpretē šauri. Savukārt padome piemēroja G124, ja neskatījās uz aprakstu, bet tā veica šādu nošķīrumu. Proti, lai arī bija labi piemēri, apraksts nenāca klajā ar ierobežojošu definīciju, kas attaisnotu tvēruma šaurināšanu. Un apskatīt aprakstu, tas ir obligāti atbilstoši G1, 2, 4, bet tas nevar tikt piemērots automātiski un būt prevalējošs pār prasības vienkāršoto valodu. Otrais, T1465 no 23. gada runā par to pašu, bet tur ir viena niansīte. Un šeit prasībā bija labi zināmi kriptogrāfiski termini, bet viņu savstarpējā attiecība nebija skaidra. Un kā oponents minēja, tur bija tādas tā kā kriptogrāfijas izolētas saliņas. Un šeit atkal padome apskatīja aprakstu, bet noteiktam mērķim, lai definētu tvēruma prasību, pret ko un par ko patents tika izdots. Eksperts nepārinterpretēja esošos terminus, bet veica savu atzinumu attiecībā uz esošo interpretāciju piemērojamību šajā gadījumā. Un tas atkal jāsaka, ka iznākums atkarīgs no katra no gadījumiem, vai aprakstā ir patiesa definīcija, vai tikai konteksts ar piemēriem, vai arī tikai atsevišķas apraksta daļas vai detaļas. Un, ja jūs strādājat šādā jomā, kur visu laiku mainās, kur termini mainās, tad varbūt, ka jāskatās uz aprakstu, savukārt tur, kur termini ir stabili un kur laika gaitā tie nemainās, tad es izmantotu tikai aprakstus un atsauktos uz aprakstiem tikai tajos gadījumos, kur ir neskaidrības. Un šeit vēl ir papildus lietas, kas vēl apstiprina to, ka aprakstu konsultēt, jeb ieskatīties aprakstā, ka tas nav jāpiemēro tā viennozīmīgi. Apelācijas padomes, piemēram, apskatīja, jeb konsultējās ar aprakstu šajos gadījumos, bet ņēma vērā tikai noteiktus parametrus no šī apraksta. Tātad G1, 2, 4 tā kā piemēro tādu holistiskāku, vispārējāku pieeju, ka jāskatās uz aprakstu, kad interpretē prasību, bet tā nav tikai formalitāte. Un tas ir nepieciešams pirmais solis. Tagad turpinām ar trešo pīlāru, proti pie apraksta adaptāciju. Un tagad iesim no jau izskatītām lietām, mēs vērsīsimies pie lietām, kas vēl joprojām atrodas apelācijas padomēs. Un te ir runa par apraksta adaptāciju
atsauce uz to. Un daudzus gadus praktiķiem ir bijusi tāda juridiskā, tiesiska neskaidrība, tāpēc, ka mēs un jūs sekojām diviem nesamierināmiem judikatūras atzariem. Vairākums uzskata, ja vecā skola uzskata, ka ir jāpiemēro tā obligātais piemērojums. Un te var skatīt lietu T438 no 22. gada, un te tiek runāts, ja nav konsekvences starp prasību un aprakstu, ka ar to jātiek skaidrībā uzreiz. Un visbiežāk citētā lieta ir konvencijas pants 84, tātad papildus prasība. Jo, ja apraksts nav ievērots, jeb lasīts, tad tas var ļoti nopietni ietekmēt iznākumu. Otrā judikatūras daļa, jeb atzars, ko ierosināja lieta T56 no 21. gada, ir pilnīgi pretēji. Tātad nav tāda juridiska prasība, jeb skola piemērot aprakstu, ja vien prasība ir skaidri formulēta un pārējās nekonsekvences vai tas, ka nav juridiskā apraksta, ka tas nevar būt par iemeslu negatīvam iznākumam vai lēmumam. Un padome veica arī tādu visaptverošu judikatūras pārskatu un nāca klajā ar 3 jautājumiem. Vai ir nepieciešams adaptēt aprakstu un vai, ja jā, tad kāds ir tiesiskais pamatojums un kāda ir atšķirība to darīt vai to nedarīt. Savukārt G124 norāda uz nākamo darāmo, proti, ja apraksts nav visaptverošs vai apraksts ir pielāgojums, tad to ir nepieciešams darīt. Un šī brīža status quo ir tāds, ka tas vēl joprojām ir neatbildēts jautājums, jeb ir atvērts jautājums, un ar šo atvērto jautājumu es arī gribu savu prezentāciju beigt. Te ir kopsavilkums par visām šīm 3 lietām, un liels paldies par uzmanību.